Rodas jautājums, vai pastāv kaut kāda profilakse, lai novērstu šo risku saskarties ar insultu? Viens no insulta profilakses veidiem ir veselīgs dzīvesveids. Tā ir veselīga ēšana bez piesaiņotiem taukiem, transtaukiem. Ja? Bez pareiza uztura ir obligāti pietiekoša fiziskā aktivitāte. Un tad ir atkarībā no holesterola līmeņa asinīs ir kaut kāda profilakse saistīta vai nu ar ēšanu, vai nu ar medikamentu lietošanu, ja tiešām ir vairāk riska faktori, lai samazinātu holesterolu. Tas pats attiecās uz paaugstinātu asinsspiedienu. Gribu uzreiz jautāt arī Latvijas aptiekas farmaceitei Lindai, kādi profilaktiskie līdzekļi ir pieejami insulta profilaksei? Aptiekā ir gan ārstniecības auga dažādas kombinācijas, gan, protams, ir arī dažādi uzturu bagātinātāji, gan tai paša asinsspiediena regulēšanai, gan arī holesterīna samazināšanai. Tā kā, jebkurā gadījumā aptiekā var piemeklēt arī insulta profilaksei dažādus līdzekļus. Bet jūs esat tomēr tas cilvēks, kas perfekti pārzina šo zāļu sastāvu un katras vielas iedarbību uz organismu. Tad, ko jūs rekomendētu no savas puses, kas būtu tas līdzeklis vai tas veids, kas varētu palīdzēt stiprināt šos sirds asinsvadus vai asinsvadus kopumā? Noteikti tā būtu zivju, kas ir nozīmīga ne tikai pašiem asinsvadiem, bet arī holesterīna samazināšanai. Ja? Un zivju ir tā, kas ir mūsu asinsvadiem visvairāk nepieciešama. Tas arī tas, ko mēs no savas puses varam cilvēkiem ieteikt un palīdzēt. Un citi atkal ir ārstniecības līdzekļi, vai viņi var piemeklēt kombinācijās, ja, vai kaut ko papildināt atkal, ja papildus vēl tai zivju eļai. Ja asinsvadu, pieņemsim, asinsrites uzlabošanai arī, kas nav mazsvarīgi insulta profilakses pasākums. Tā kā man ir zemes asinsspiediens un bieži vien arī sirds aritmija, un esmu dzirdējusi, ka insulta risks ir vairāk tiem, kam augsts asinsspiediens, tad es gribēju jums jautāt, kāds risks man būtu manā gadījumā, un vai, piemēram, palielināts fiziskās aktivitātes tieši pazemina to risku vai palielina manā gadījumā? Tie ir divi faktori. Pirmkārt, uzreiz var pateikt, ka pazemināts asinsspiediens noteikti labāk par paaugstinātu, bet tas izraisa arī daudzas problēmas. Ja? Teiksim, tāda spiediena nelīdzsvarotība, un ja viņš nokrīt pārāk daudz, arī izraisa nepietiekošu perfūziju galvai. Ja? Un tāpēc jebkura aktivitāte tonizē nervu sistēmu un savukārt regulē labāk to spiedienu. Es domāju, jūsu gadījumā fiziskā aktivitāte tas ir ļoti labs iemesls, lai tas spiediens labāk regulētos. Bet saka vēl, kad šie simptomi, kas ir insultam, kā liekais svars, izraisa arī tā saucamo metabolismu sindromu. Kas tas tāds ir un vai viņš ir tikpat bīstams? Cilvēkam, kuram nostājas nepareiza vielu maiņa, tā ir tā kā apburtā ķēde. Ja? Un nav tik vienkārši, kā es teicu, ieņemot zivju eļļu vai pārtraucot kaut ko ēst, iziet no šī stāvokļa. Bet katram gadījumam tam jāpievērš uzmanība, jo tas ir avots arī liels riska faktors ļoti daudzām saslimšanām. Kā es jau teicu, insults, paaugstināts asinsspiediens, sirdslimības un tā tālāk, un diabēts, protams, pats par sevi. Dosimies tādēļ uz medicīnas sabiedrību bars, lai noskaidrot pirmām kārtām, kas ir metabolismu sindroms, un otrām kārtām, kādus izmeklējumus vajadzētu veikt, lai tu pasargātu savu veselību un tev nebūtu risks saslimt ar sirds vai asinsvadu slimībām. Un kā mēs sakām, diabēts un metabolais sindroms ir civilizācijas slimība. Par pamatā ir, teiksim, nepareizs uzturs un mazkustība. Un principā šī nemedikamentozā terapija, tieši svara samazināšana, aktīvs dzīvesveids ir visefektīvākais metabolā sindroma profilakses pasākums. Metabolais sindroms sevi apvieno riska faktors, kas palielina sirds asinsvadu slimību un otrā tipa cukuru diabētu risku. Un metabolā sindroma gadījumos apvienojās vairāk riska faktori. Tā ir adipozitāte, jeb liekais svars, un vairāk ir jāuztraucās tieši par tiem tauciņiem, kas mums nogulsnējās uz vēdera priekšējās sienas.
Tad parasti sastopas arī jau izmainīt cukuru līmeni. Tie var būt gan glukozes tolerances traucējumi, vai arī cukura diabēts. Parasti ir izmainīts arī lipīdu spektrs asinīs. Nereti pacientiem ir arī žultsakmeņa slimība un nereti mēdz kombinēties ar paaugstinātu urīnskābes līmeni asinīs. Metabolā sindroma diagnostikā pirmkārt mēs varam izmērīt pacienta vidukļu apkārtmēru. Otrakārt, mēs insulīna rezistenci, kas ir metabolā sindroma pamatā, varam izmērīt laboratorijā. Paralēli mēs varam noteikt cukuru līmeni asinī, mēs noskām arī glukozes slodzes testu. Saulaicīgai metabolā sindroma noteikšanai izmanto ne tikai laboratoriskos izmeklējumus, bet arī redzes pārbaudi, jo, kā ārsts mums uzsvēra, arī šīs diagnozes gadījumā pirmās izmaiņas var redzēt acu izmeklējumos, ko visefektīvāk ir veikt ar jaunākās paaudzes 3D diagnostikas metodi. Un šis te aparāts ir unikāls patiešām, tas nav tikai vārds. Tas ir aparāts, kurš ar inovatīvu 3-dimensiju tehnoloģiju apvieno visas vissvarīgākas acu izmeklēšanās, ieskaitot infrasarkano fotogrāfiju, tomogrāfiju, visas acu priekšējas un mugurējas daļas biezumu mērīšanas. Šīm aparātam ir tāda izšķirtspēja, ka mēs varam bez kontrasta viela ievadīšanām izmeklēt arī dzīslenes asinsvadus, kurus parasti redzēt nav iespējams. Un ir vēl ļoti moderna acu izsekošanas sistēma cilvēkam, kurš nevar noturēt aciņu, piemēram, pēc insulta taisni. Šim te aparātam ir iespēja kompensēt arī pat tas problēmas un sekot līdzi actiņai jebkurā situācijā. Ja nav sūdzību vienreiz 3 gadu laikā, pat veseliem cilvēkiem tas būtu rekomendēts izdarīt. Ja cilvēks ir pēc sirds operācijas, viņam jāiet pusgadu laikā. Ja cilvēkam bija insults vai kaut kādas citas išemijas situācijas, arī vienreiz pusgadu laikā kontrolēt situācijā ar šo te izmeklēšanu, lai nezaudētu redzi, lai profilaktiski laicīgi noķert problēmu, būtu ļoti labi. Tā kā metaboliskais sindroms ir nopietnu slimību komplekss, kas neārstēts var radīt nopietnus orgānu bojājumus, kā arī insultu, ir svarīgi veikt arī ehokardiogrāfijas izmeklējumu. Sirds izmeklējumam ir viena no ļoti būtiskām lomām. Šis izmeklējums ir svarīgi veikt ehokardiogrāfiju, kurā mēs varam izvērtēt sirds anatomiju, funkciju, lai pārliecinātos, ka nav tādas struktūrālas patoloģijas, kas var būt par cēloni insultam. Tad, kad bērns atrodas mammas puncī, viņam asinsrite ir savādāka. Eksistē ovālā atvere, kas ir atvere starp abiem priekškambariem, kas nodrošina plūsmu auglim. Pēc piedzimšanas pirmajos 2 dzīves gados šai atverei ir jānoslēdzās. Apmēram 10–15% bērniņu sasniedzot 2 gadu vecumu, tas nenotiek. Pie šīs atradnes nebūs nekādu pazīmju, simptomu, bet augot lielākam un pie zināmas apstākļu sakritības šī nenoslēgusies ovālā atvere var izprovocēt tromboemboliju, var būt par iemeslu insultam. Tad ir svarīgi pārliecināties, vai nav sirds struktūrālas izmaiņas, kas izsauc insultu. Lai uzklausītu farmaceita ieteikumus pareizai insultu profilaksei, devāmies uz Latvijas aptieku. Mēs Latvijas aptieka farmaceiti, kā arī Latvijas ārsti uzskata, ka ir viens no galvenajiem, kas ir jāuzņem uzturētā ir zivju eļļa, un svarīgi, lai arī šī zivju eļļa satur vēl papildus D vitamīnu. Lizija izstrādātā omega-3 zivju eļļa kopā ar D vitamīnu ir lieliska alternatīva tiem cilvēkiem, kas ikdienā nevar uzņemt ar uzturu pietiekam daudzumu jūras treknās zivis. Omega-3 augstskābes ir tās, kas ir nepieciešamas holesterīna līmeņa samazināšanai, aterosklerozes, hipertensijas profilaksei, dažādi arī kaulu locītavu slimību un arī ādas slimību profilaksei. Savukārt D3 vitamīns ir nepieciešams normālu zobu un kaulu attīstībai. Viņu lieto arī kā papildlīdzekli osteoporozes ārstēšanai, un bez šī D vitamīna var arī cilvēkam attīstīties pat depresija. Zivju eļļu iesaka lietot
jebkurā vecumā, jau sākot arī no mazām dienām. Šī lizija omega-3 zivieļa ar D3 vitamīnu ir ieteicams sākt lietot no 6 gadu vecuma un ieteicams lietot pa 2 kapsulām dienā. Zivju eļļu ir ieteicams lietot sākot jau no septembra līdz pat mājām. Tas ir rudens, ziemas un arī pavasara mēnešos. Gan insulta profilaksē, gan arī šī metaboliskā sindroma profilaksē ir svarīgi kontrolēt tam asinsspiedienam katru dienu līdzi, un vislabāk tas ir veicams mājas apstākļos ar piemērotiem asinsspiedienu mērītājiem. Aptiekā ir pieejams liels klāsts šo mērītāju, līdz ar to var piemeklēt katram cilvēkam individuāli to, kas viņam labāk patīk, kuram ir piemērots gan displejs, lai šis cilvēks varētu labi saskatīt savus mērījumu rezultātus, un, protams, lai arī viņam būtu ērti ar viņu strādāt, lai viņš saprastu, ko nozīmē kura funkcija, un lai šis spiediena aparāts tiktu pilnvērtīgi izmantots. Rosmax tā ir Šveices firma, kas piedāvā šos asinsspiedienu mērītājus, un šī firma ir viena no lielākajām tieši veselības preču ražotājiem visā pasaulē. Viens no šīs firmas asinsspiedienu mērītājiem, MR800i, ir papildus aprīkots tieši ar digitālo korotkalu metodi, un šie asinsspiedienu mērītāji veic mērījumus 2 veidos. Manžetē ir iestrādāts mikrofons, kurš uztver skaņas signālus no ākoņu locītās asinsvadiem, un plus vēl papildus arī šī pati manžeta veic ierasto jau asinsspiedienu mērīšanu. Ar šo 2 mērījumu apvienošanu tiek panākta maksimāla precizitāte tieši asinsspiedienu noteikšanā. Šim asinsspiedienu aparātam ir iestrādāts tehnoloģijas gan aritmijas, gan arī hipertensijas konstatēšanai. Mērītāji var vienlaicīgi lietot 2 cilvēki, vai tie var būt arī 2 ģimenes locekļi, un katram šim cilvēkam ir paredzēta atmiņa ar 60 mērījumu rezultātiem. Tāpat arī asinsspiedienu aparāts jau parāda pēdējo 3 mērījumu vidējo rezultātu, kas ir svarīgi, lai novērotu arī šo asinsspiediena rezultātus dinamiski. Paldies, sakam ne tikai mēs, bet arī mūsu informatīvais sadarbības partners Medicīnas žurnāls 36,6, dāvājot jums tuvāko 3 mēnešu abonementu, lai vienmēr būtu lietas kursā, kā pasargāt savu veselību un uzlabot imunitāti. Lūdzu. Liels paldies! Paldies, ka bijāt kopā ar mums, un uz tikšanos jau nākamā sestdien, kad runāsim par to, cik liela nozīme ir mūsdienu diagnostikai.